kritums vakardien tirgu, likvidēti vairāk kā $1,5 miljards ASV dolāru, un kas tad tālāk, kritīsim vēl vai kāpsim uz augšu. Viena lieta grib jums parādīt Bitcoin atdeves procentu, un septembris vienmēr ir bijis ar negatīvu zīmi. Un lielākā daļā tas ir sarkans bijis, ir bijuši 4 gadi, kad ir pozitīvs bijis, un tas ir tāda sakritība vai nē, tieši pirms halvinga un halvinga gadā. Tālāk, ja mēs paskatāmies uz likvidātēm, tad likvidācijas Bitcoinam šobrīd lielākās sakrājušās ir ap kaut kur 105 līdz 107 tūkstošiem, līdz ar to potenciāli būtu loģiski viņas paņemt. Tāpat nevar aizmirst, ka pie 93 tūkstošiem Bitcoinam arī ir CME gaps. Tāpēc, kas notiks tālāk, potenciāli vēl varam paiet uz leju, vai būs augšupeja, to jau uzzināsim tuvākajā laikā. Ieraksti komentārā, kā tu domā, kas notiks tālāk, un vairāk par kripto atradīsi www.kriptonumur1.lv.